Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 3. ceturkšņa Jēzus ir mans Dievs 9. nedēļas lasījums Vīnogu sula ir beigusies. Trešdiena. Kāzu pārsteigums. Vai zināji, ka brīnums ir ārkārtais notikums vai parādība, ko paveicis vai atklājis Dievs? Kaut kas tāds, ko cilvēki nekad nevarētu izdarīt vai izskaidrot. Kādus brīnumus tu atceries no Bībeles? Tūlīt dzirdēsi par vēl kādu brīnumu. Ieklausies! Kalpi pamāja ar galvu un dedzīgi lūkojās uz Jēzu. Marija viņiem bija ļoti skaidri pateikusi, ko viņš jums teiks, to dariet. Ātri padomājis, Jēzus paskatījās apkārt un ieraudzījis 6 lielus akmens ūdens traukus, kas atradās blakus durvīm un bija pavisam tukši. Viņa mutes kaktiņos parādījās smaids. Bija radusies iespēja palīdzēt līgavai un līgavainim, godināt viņa mātes ticību un stiprināt viņa mācekļu ticību. Ko Jēzus lika kalpiem darīt? Izlasīsim Jāņa 2. nodaļas 7. pantu. Jēzus saka viņiem: piepildāj traukus ar ūdeni, un tie tos piepildīja līdz malai. Kalpi bez ierunām paklausīja. Tad Jēzus lika kalpiem iemērkt kausu vienā no traukiem, piepildīt krūzi un nest to mīlesta saimniekam. Iedomājies kalpu pārsteigumu? Viņi domāja, ka iesmēls kausā ūdeni, bet tā vietā iesmēla kausu vīna, jeb vīnogu sulas. Tas bija brīnums! Nesakot ne vārda, viņi aiznesa vīnu, jeb vīnogu sulu saimniekam. Viņš to pagaršoja un arī bija pārsteigts. Tas bija saldākais vīns, kādu viņš jebkad bija baudījis. Saimnieks nezināja, ka vīns bija beidzies un ka Jēzus ir paveicis brīnumu. Viņš aiznesa nedaudz vīna līgavainim un iesaucās: ik viens cilvēks pa priekšceļ priekšā labo vīnu, bet tu labo vīnu esi pataupījis līdz šim. Pirms saimnieks un līgavainis uzzināja par radušos problēmu, Jēzus to klusi atrisināja, dāvādams pašu labāko vīnogu sulu. Jēzus vienmēr interesējas par mums un mūsu laimi, un viņam patīk mūs pārsteigt ar pašu labāko, ko viņš var dot. Viņš klusi vairo mūsu ticību un atrisina mūsu problēmas pārsteidzošos un brīnišķīgos veidos. Dažreiz tas notiek pat pirms mēs uzzinām, ka mums ir problēma. Padomā un pastāsti. Kā tu domā, kurš šajā stāstā piedzīvoja vislielāko pārsteigumu? Kurš bija vismazāk pārsteigts? Un kā šis stāsts ir palīdzējis stiprināt tavu ticību? Laiks atmiņas panta dziesmai.
Teiciet visu kungu, kungu. Teiciet visu kungu, kungu, viņa žēlastība paliek mūžīgi. Teiciet visu kungu, kungu, teiciet visu kungu, kungu, viņa žēlastība paliek mūžīgi. Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi viņš. Viņu, kas dara lielus brīnumus, vienīgi viņš. Viņa žēlastība paliek mūžīgi. Teiciet visu kungu, kungu. Teiciet visu kungu, kungu, viņa žēlastība paliek mūžīgi. Psalmi 136. nodaļā, 3. un 4. pants. Laiks lūgšanām. Pateicies Dievam par kaut ko pārsteidzošu dabā, piemēram, varavīksni.